Es nekur neesmu pazudusi. Kamēr bija vēsais periods, mēs atradām laiku, lai laukus nosmidzinātu ar lantstim, biostimulantu, iedevām fosforu, lai labākas saknes un arī nedaudz pieregulējām. Tagad ir atkal palicis siltāks un gaidiet reportāžas no lauka. Uz lauka nav tikai pats labums. Šobrīd es esmu secinājusi, ka labvēlīgs laiks arī slimību attīstībai. Ja pirms nedēļas es ņēmu lapu paraugus un neko neredzēju no lapu slimībām, tad šobrīd, pateicoties pirmajiem lietiem un vējam, kas ir bijis, tas sāk attīstīties. Reāli 5 dienas atpakaļ šeit vēl nekā nebija, bet tagad mēs varam redzēt arī ļoti skaisti attīstījusies miltras. Paskaties, kāda pūka. Nozīmē, ka nedrīkst jau kavēt ar fungicīdu arī. Šeit mums nav likts pirmais fungicīds, tāpēc mēs piekdien jau brauksim un smidzināsim. Es parādīšu arī dzeltenplankumainību. Tā dzeltenplankumainība mums diezgan daudz redzama arī uz vecajām lapām, un šie apstākļi būs diezgan labvēlīgi, lai arī uz jaunām attīstītos. Nedēļas ir bijis lietus, un mēs jau redzam, ka pirmie punkti, dzelteni riņķīši ar brūniem viducīšiem, ir jau manāmi. Tā kā dzeltenplankumainība ir sākusi savu attīstību uz lauka. Ja mums šī dāma ir klāta, tas nozīmē, ka te kaut kur ir arī laputs, sāk dēt oliņas. Vakar apsekoju laukus, un es atradu gan sarkanu kakla lapgrauzi, gan arī zilo lapgrauzi. Tā kā ejam pa laukiem un skatāmies, kas mums notiekās, un laika apstākļi būs silti, mitri, un viss augsts, ne tikai labība, attīstīsies arī slimības, un labvēlīgi laika apstākļi būs arī kaitēkļu izplatībai. Kas vēl jauns kompetenču centrā? Māja vidū mēs sākam gatavoties 2026-2027 sezonai.